Un tieši par šo mēs tagad arī parunāsim mūsu nākamajā diskusijā, kā ar valsts atbalstu sekmēt Latgales uzņēmumu un reģionu ilgtspējīgu attīstību. Un tāpēc es aicināšu gan ministrijas pārstāvu, gan uzņēmējus, un kopā mēs varētu padiskutēt, kāds tad tas valsts atbalsts ir, vai mēs to varam izmantot, vai uzņēmēji viņu izmanto, un kādas iespējams ir problēmas šajā sakarā. Tāpēc, kā pirmo aicināšu ekonomikas ministru Viktoru Valainu, lūdzu. Ar aplausiem sagaidām. Līga Alijeva, Sijā Himalayan International. Līga, jā, lūdzu. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieku Vladislavs Staņkeviču. Gatis Vorošins, Sijā Veld Pro. Un Toms Andersons, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras Latgales padomes loceklis. Lūdzu, ar aplausiem sagaidām. Un sāksim tad mūsu diskusiju. Kopumā mēs dzirdējām, ka valsts atbalsts ir, un tā ir daudz. Varbūt tad došu pirmo vārdu Valaina kungam. Kā izskatās kopumā Latgale uz visu šī fona, jo daudzus gadus atpakaļ, jau jāsaka daudzus, mēs runājam par to, ka Latgale ir diezgan depresīvs rajons, bet apskatieties uz visām šīm sejām, neviens īsti depresijā izskatās, ka nav, un es par to ļoti priecājos. Kā īsti ir, kā Latgale izmanto visu šīs iespējas no tāda augstāka skatu punkta? Manuprāt, te jau pareizi iezīmējāt, ka manā arī ieskatā viņš ne tuvu no depresijas, bet tieši otrādā, ka ļoti plašām un varbūt līdz galam neizmantotām iespējām bagāts. Un tās iespējas, kas ir, viņas jau no valsts puses tiek piedāvātas. Un, ja mēs paskatāmies, mums jādomā, kas ir tie iemesli, kāpēc varbūt viss šīs iespējas netiek izmantotas un ko mēs varam darīt labāk. Un ja kaut kas nestrādā, ko mēs varam pilnveidot. Viens piemērs bija ar šiem te ģimenes atbalsts jaunajām ģimenēm īpašam iegādē. Visi saka, ka tieši reģionos tā problēma. Mums ir vesela valsts atbalsta programma, kas ģenerē tiešām ļoti lielu naudu, bet viņa nosēžās tikai galvaspilsētā un reģionā. Līdz ar to ir nepieciešams reāls izmaiņas darbības, lai to iekustinātu arī uz reģioniem. Un tā mēs arī šobrīd visam šim pieejam. Mēs redzam šīs atbalsta programmas, pa kurām arī Edmunds valsts sekretārs minēja. Viņas jau ir daudz. Jautājums ir, kas traucē viņas šobrīd izmantot. Kas ir tie iemesli? Un tie iemesli parasti ir ļoti konkrēti. Varbūt tā ir nezināšana, varbūt, ka nav informācijas par šiem projektiem, bet varbūt ir kaut kāda nianses, kas vienkārši ir jāpamaina, jāuzlabo, lai tas viss notiktos. Es ļoti spilgti dzirdēju arī Augšdaugavas Kucina kunga teikto par situāciju attiecībā ar pierobežu, ar visām šīm sarkanajām līnijām, bet es aicinātu nesatraukties, tas ir diskusija temats un ir jānāk ar saviem priekšlikumiem, kādā veidā mēs varam attīstīt, arī domāt par vēja parku attīstību. Es zinu, man ir uz galda projekti 250 vairāk miljonu, kas tieši Latgales reģionā vēja parku attīstībā. Tie ir nopietni ārvalstu investori, kas grib šeit investēties. Mēs strādājam pie tā, lai šie projekti dotu tiešu labumu arī vietējām kopienām, pie kuru mājām šie projekti tiek īstenoti. Mēs skatāmies un redzam tās iespējas, kas paverās tajā brīdī, kad šie projekti tiks īstenot attiecībā uz energo, pilnīgi uz zaļiem certifikātiem, uz pilnīgi jaunas biznesa nišas attīstību, tā kā, kas līdz šim Latvijā vienkārši nav iespējama, bet mēs redzam Skandināvu valstīs, kur viņi ir iespējami, kur var iedot zaļos certifikātus, tā kā tās iespējas jau ir. Mums tikai visiem ļoti mērķiecīgi uz viņām ir jāvirzās un jāizmanto. Tad varbūt nākamo jautājumu jautāšu Tomam, kurš pārstāv lielāko uzņēmēju biedrību Latvijā, kurai, ja es nemaldos, šogad aprit 90 gadi, drīz svinēsim 100 gadi. Ko saka uzņēmēju balss, jūsu uzņēmēju balss? Kāpēc Latgale izmanto retāk vai mazāk šo iespēju? Pirmām kārtām, es domāju, ka būtu jāsaprot, ko vēlās pats uzņēmējs. Un tas ir tas, ko mēs uzņēmējiem jautājam, mēs savācam apkopējam informāciju. Un otra lieta ir tas, kā uzņēmējs var iedarboties ar valsts iekārtu, kā mēs varam sastrādāties un kā mēs varam veidot kopīgu ekonomiku un virzīties uz priekšu. Manuprāt,
Valēņa kungs un ministrijas pārstāvi runāja, ka ir daudzas atvērtas iespējas uz projektiem Altuma Lijā, bet tas, ko es pēc personīgi esmu dzirdējis no uzņēmējiem, ka viņas mazliet biedē tā birokrātija uzsākt šo projektu virzību, sākt savu pirmo projektu un aizpildīt dokumentāciju. Ļoti bieži uzņēmēji saka, ka viņiem trūkst resursu, lai šo visu uzsāktu. Un, manuprāt, tā ir tā lieta, ko kopā ar ekonomikas ministriju jāsastrādājās un jāsaprot, kā gan ekonomikas ministrija, gan Altums, gan Lijā spēja varbūt ar savu resursu palīdzēt uzņēmējiem uzsākt šo atbalsta procesu. Kā ir pašai kamerai, cik aktīvi biedri ir, teiksim, Latgalē salīdzinoši ar pārējo Latviju? Es domāju, kā šo sarunu uzsākt, man šobrīd ir grūti teikt. Es pats esmu liepājnieks, un varbūt tas ir pareizi. Tepat pie Daugavpils. Tepat pie Daugavpils, un Tirdzniecības rūpniecības kamerā aktīvi sāk darboties tikai 2. mēnesi, un varbūt tas pat ir labi, jo man ir cits redzējums, cits skatījums. Bet, ja man jāsalīdzina reģionu, es teiktu, ka Latgalē ir potenciāls un tiešām ir daudz lietas, kur ir vajadzīgs valsts atbalsts, ir vajadzīgs resurss un uzņēmējiem ir vajadzīga palīdzība tieši no šīm valsts iekārtām. Paldies. Tad vērsīsimies pie mūsu uzņēmējiem. Dosim vārdu dāmai Līga. Uzņēmums, kurš strādā, ja man atmiņa neviļ, varbūt gadus apmēram 5, 7, cik ātri laiks skrien. Kā veicās, kā tiek izmantots šis valsts atbalsts, vai tas ir līdzējis un sekmējis to izaugsmi, kas jums šobrīd ir, un varbūt arī ievadam pāris vārdos, kas jūs esat, ko jūs darat? Tātad mani sauc Līga Lieva, esmu Sijā Himalayan International valdes priekšsēdētāja. Mēs esam uzņēmums, kas ražo suņu graužamsierus, ko iespējams lielākā daļa zāles nemaz nezina, bet pēc tam prezentācijā iespējams taps skaidrāk. Jebkurā gadījumā tas ir premium klases dzīvnieku produkts. Un mēs esam, es teiktu, tas veiksmes stāsts, kas 7 gadus atpakaļ ar ļoti zaļu ideju nāca uz biznesa inkubatoru ar ļoti nestabilu un ambiciozu prezentāciju, un biznesa inkubators deva savu roku mums un teica, nākat mūsu pulkā un darbojamies. Un kopš tā laika sākot uzņēmuma, mēs varētu teikt, ir ļoti liels morāls atbalsts, ko ir sniedzis mūsu inkubators, protams, arī ļoti labs finansiāls atbalsts un tā motivācija, kas ir nākusi, ka tu strādā komandā ar vairākiem uzņēmējiem, kur idejas iespējams pat vēl ir trakākas kā tavējā, kaut gan tas ir maz iespējams, tad tā sajūta ir tāda, ka tomēr ir iespējams kaut ko panākt, kaut ko sasniegt, un ja tu tam tici, plus atbalsts, plus tie cilvēki apkārt, ir sasniedzamas lietas. Un 4 gadu laikā mēs ļoti izmantojām visu, kas bija iespējams biznesa inkubatorā, kā minēju, gan morālais atbalsts, gan finansiālais. Tad nācās šķirties no šīs jaukās kompānijas, bet mēs aizvien turpinam ļoti cītīgi izmantot dažādus citus Lijā piedāvātos atbalstus, gan jaunu produktu izstrādē, gan digitalizācijai, gan eksporta spējai, tās pašas izstādes, kas tika minēts. Es domāju no savas pieredzes, ka tas tā ir ļoti svarīgi sākt, kā iepriekš minēja, pirmais projekts ir ļoti smags un ļoti nesaprotams, ļoti sarežģīts, arī katrs jaunais plānošanas periods ir smags. Arī tikko sākās jauns periods eksporta spējas projektiem, kad kopā ar Lijā darbiniekiem mēs vēl aizvien līsti neesam sapratuši, kā tur kas ir jāiesniedz. Bet tas viss ir izdarāms. Ir tikai jāsāk. Tāpēc mans ieteikums būtu, ka ir vajadzīgi ļoti spēcīgi palīgi reģionos, pie kā uzņēmējs vienmēr var griezties. Viņi ir kā stabili cilvēki, ar kuriem tur ir mierīgi parunāt, pateikt, es tiešām nesaprotu, kas tur ir jāiesniedz, kas man ir jādara, un viņi palīdzēs. Tad es domāju, ka ļoti daudzi būtu gatavi spērt šo soli un sākt jaunus projektus. Jo es personīgi esmu saskārusies ar cilvēkiem, kas stāsta, mēs vēl aizvien tur kaut ko daram uz papīra, mēs tur to daram. Es saku, kā, ir taču digitalizācijas projekti, kur problēma? Nē, tas taču ir tik sarežģīti. Tas ir sarežģīti. Tāpēc ir vajadzīgs kāds savienojušais posms starp uzņēmēju un starp to projektu. Tas būtu mans ieteikums. Vēl vakar vienā diskusijā man bija iespēja dzirdēt tādu viedokli, ka Latgalē ir ļoti grūti sākt uzņēmējdarbību, tāpēc, ka, un tālāk sako vesels saraksts, kāpēc nē. Mēs visi ļoti labi mākam atrast iespējas, kāpēc nē, ļoti bieži. Jūs esat Preiļos, vēl mazāka pilsēta pa Daugavpili. Kā tas ir? Vai jūs neizjūtat visu šīs problēmas, darbspēku trūkumu, kaut kādu loģistikas trūkumu, vēl kaut kā?
Varbūt jūs taisties pārcelties uz lielāku pilsētu? Piemēram. Nē, mēs noteikti netaisamies pārcelties uz lielāku pilsētu. Mēs lepojamies ar to, ka mēs esam Preiļos, un mēs to, ko mēs darām, varam darīt Preiļos, pierādot to, ka ir iespējams darīt arī lauku reģionos un darīt pietiekami lielos apjomos. Ir plusi. Ir ļoti viegli sasniedzamas daudzas iestādes, kas gan būtībā Latvijā visur ir sasniedzams, tā īsti Latvijā nav problēma. Darba spēka trūkums īsti nav, jo es uzskatu, pēc savas pieredzes, man šobrīd ir vesela čupiņa ar CV, ar cilvēkiem, kas labprāt nāktu pie mums strādāt. Ir ļoti svarīgi nodrošināt labus darba apstākļus saviem darbiniekiem. Tad arī es uzskatu, ka nav problēma ar darbiniekiem. Un to es minēšu arī savā prezentācijā, ka komanda ir viena no prioritātēm, un ja tu rūpējies par savu darbinieku, viņš rūpēsies par tavu uzņēmumu, un kopā jūs varat sasniegt daudz vairāk nekā citos gadījumos. Bet kā mīnusu lauku teritorijām gan es varu minēt šobrīd vienīgo, ar ko esmu saskārusies, un tā ir ikdiena, ir tas, ka mums viss ir Rīgā. Ja mums ir jānopērk iekārta, tad tas ir Rīgā, ja viņi ir jāremontē, tas ir Rīgā, ja mums kaut kas ir jāizdara, tas ir Rīgā. Tas nozīmē, ka mums Latgalē tā problēma nav, vismaz man tā nav, man kaut kas ir jāizdara Rīgā, es ielecu mašīnā, 2,5 stundas esmu Rīgā. Bet, piemēram, šobrīd mēs esam nopirkuši jaunu iekārtu Rīgā, jo tuvāk nekur to nevar izdarīt šeit, pat reģionālie pārstāvi to nepiedāvā. Un mēs jau 2 nedēļas gaidām, kad no Rīgas pie mums atbrauks apmācīt, kā ar šo iekārtu strādāt. Tāpēc, ka mēs esam tālu, bet Rīga mums nav tālu. Tā es jūtos šo pēdējo gadu laikā, kas varētu būt problēma vietējiem uzņēmējiem Latgalē. Diemžēl ir arī tāds viedoklis, jā, ka Rīga mums ir stipri tuvāk nekā mēs Rīgai, bet, kā pierāda šīs dienas mūsu viesi, tad nevienmēr tas tā ir. Tad jautāšu nākamajam uzņēmēju pārstāvim Gatim. Varbūt pāris vārdos, kā ir jums, ko jūs darat un kā jums ir ar valsts atbalstu, vai jūs paspējat jau tādu izmantot un kā jūs redzat kopumā šo savu attīstību? Jā, labdien. Jā, ražotne mums strādā jau 2 gadus, Ievelta Pro. Sākām ar savām iekārtām, vecām, protams, un lai konkurētu un lai piedāvātu klientiem kvalitatīvu produktu, tad izmantojām iespēju 2 grantus, tā kā apguvām. Varbūt sīkāk par produktu. Par produktu, jā, metāla konstrukcijas, viss, kas saistīts ar metināšanu, armatūras liekšanu, priekš celtniecības, starbojamies ar lielajām rūpnīcām, priekš viņiem tā kā daram tos mazos darbiņus, tā kā palīdzam. Lūk, un, kaut kādi 70% laikam aiziet eksportā, tā visa. Un pagājušo gadu īstenojām arī vienu projektu, tas tramvaju līnijā, metinājām tās pelēkās pieturas. Tur bija gan elektronika, gan saules paneļi. Interesants projekts, protams, pieredzi deva ļoti labu. Jā, un tas viss ražots uz tām jaunajām iekārtām, ko mēs ieguvām caur grantiem. CNC galds, kas griež metālu, un arī metināšanas iekārtas. Jā. Bet, protams, tur arī jābūt savai naudai, kuros, protams, ne visiem ir kontos. Tad paldies Altum, kas nāk pretī jaunajiem uzņēmumiem, kad nav jāiekīlā tā kā visu savu dzīve, bet iet pretī un atbalsta. Protams, uzņemās risku vadība, bet bez riskiem arī nav uzņēmējdarbības. Lūk, kaut kā tā. Bet, ja ir tik liels atbalsts, kā mēs dzirdējām, miljoni un tik daudz programmu, kāpēc tik pieticīgi 2 granti? Vai jums kaut kas neļauj viņu paņemt, vai tā ir atkal tā pati pieminētā sarežģītā saņemšanas iespēja? Vai jūs redzat, ka jūs tuvākā laikā varētu ņemt vēl? Mēs, vēlamies ņemt vēl. Šobrīd gatavojam dokumentus saules paneļiem uz ražošanas ēkas. Tur ir grants, šobrīd vēl ir atvērts, 10 000 eiro pieejami. Lūk, tas ļaus uzņēmumam samazināt elektrības rēķinus, un pēc visiem aprēķiniem varētu būt tā, ka par elektrību mēs iziesim uz 0, respektīvi. Visa saražotā produkcija parasti ražojas metāla konstrukcijas vasaras periodā līdz decembrim, tā kā aktīvais, kad saule spīd īstenībā. Paldies, Gati. Un tad dosim vārdu Vladislavam, kurš vēl nav šodien pie vārda ticis. Vladislav, kā ir Latgalē, kā ir speciālā ekonomiskā zonā, cik aktīvi ir uzņēmumi, vai viņi ir jāmeklē, vai viņi meklē jūs, jo speciālā ekonomiskā zona
vienmēr skan diezgan garšīgi. Jā. Tur noteikti ir kaut kas vairāk nekā ārpus šīs zonas. Kā pie jums nāk šie uzņēmēji, ko viņi saka jums? Labdien! Tā kā man ir uz mikrofona ir tāda sarkana strīpiņa, redzēt. Es varbūt sākšu, tā kā ministru kungs aicināja mums runāt arī par priekšlikumiem. Es varbūt sākšu nedaudz arī par tām būtiskām problēmām, ar ko mēs saskaramies, kad mēs uzrunājām vai mūsu uzrunā investori, kad mēs runājam ar vietējiem uzņēmējiem, kas tad īsti traucē jums paplašināties un veidot, turpināt, kāpināt apjoms un tā tālāk. Pirmais, un tas arī pēc būtības sakrīt ar to, ka mēs redzējām, vakar Delfos bija raksts par investoru padomas vērtējumu par investīciju vidi Latvijā, kā īsti nav labi. Un pirmais, ko min arī investoriem, ko arī pasaka mūsu uzņēmēji, ikdien runā, ir, ka mums ir steidzīgi jāmazina pirmām kārtām darba spēka nodokļi. Ir prieks, ka Finanšu ministri izveidojas ir darba grupu, un pie šī jautājuma tiek strādāt šobrīd, ir kaut kāda 19 piedāvājumi, bet es no savas puses aicinātu to piedāvājumu veidot vismaz labāku neko ir Lietuvā un Igaunijā. Savādāk, ja mēs izveidosim piedāvājumu sliktāku, atkal saskarsimies ar to, ka daļa no investoriem vienkārši atkal aizies uz Igauniju, uz Lietuvu vai uz Poliju. Jā, līdz Polijai mums ir tālu, bet vismaz, teiksim, to Lietuvas līmenī mums vajadzētu sasniegt. Man ir tiešām prieks, ka ir izveidot kopā ar investoru padomi organizāciju, kas palīdzēs investoriem risināt, teiksim, tas mazās problēmas, jo tā arī dara, teiksim, mūsu tuvākie konkurenti Igaunijā un Lietuvā. Otra, laikam, ļoti, viena runa ir, protams, par tiešiem nodokļiem, un, protams, mums ir arī uzņēmējs sūdzās arī par to, ka Latvija ir diezgan daudz netiešu nodokļu. Es minēšu, varbūt to var ilgi runāt, pieņemsim, izmaksas saistās ar transporta līdzekļu tehnisku apskatu nodokļiem. Viņi ir milzīgi salīdzinājumi ar Igauniju un Lietuvu. Notariālas izmaksas, to var turpināt ilgi un dikti, un tas viss veido katram uzņēmējam izdevumus viņu gala produktā, ar kuru viņš konkurē eksporta tirgiem ar mūsu tuvākiem kaimiņiem, piemēram. Otrs moments ir tāds, man bija gods pagājušajā nedēļā piedalīties Trīs jūras samitā Viļņā, kur bija diezgan daudz investoru no dažādām valstīm, tā izskaita ļoti plaša delegācija no Japānas, un man arī bija gods iepazīties ar Investor Lithuania vadītāju Romualdu, un teiksim, viņu šobrīdējie mērķi attiecībā uz viņu organizāciju ir neto vidēja alga kolektīva nemazāk par 3000 eiro, lai varētu konkurēt ar biznesa struktūram, piesaistot specialistus, kas darbojas valsts atbalsta jomā. Mums vajag stiprināt LIA kapacitāti, mums vajag ātri to darīt, un mums vajag stiprināt arī citu valsts atbalsta institūciju kapacitāti, jo tie ir tie cilvēki, kas var atnest naudu, jo mēs tā kā regulāri valsti runājam par to, ka mums ir taupības režīms, bet redziet, kad ir problēma, kad nav naudas, ir divi risinājumi, vai nu taupīt, vai nu pelnīt. Un taupības režīms tas nav tas labākais risinājums, īstenībā viņš ved tikai pie pakalpojuma kvalitātes pazemināšanas un pie citām sekām. Īstenībā mums ir jādomā par ieņemamu veicināšanu. Zinām, šobrīd rezultāti, ka Igauniem ir kopējais investīciju portfelis vairāk par 20 miljārdi lielāks nekā Latvijā. Un katra no Baltijas valstīm strādā lai piesaistītu vairāk un vairāk investoru. Un šobrīd es saskatu, ka ir diezgan, neskatoties uz visu ģeopolitisku situāciju, ir daudzas iespējas piesaistīt investorus. Pirmkārt, ļoti daudz uzņēmumu, kas ir izgājuši no Krievijas un Baltkrievijas tirgus, meklē iespējas izvietot ražotnes Austrum Eiropā. Vācija ir dārga, tad viņi skatās Čehiju, Poliju, Baltijas valstis. Tas ir viens. Otram kārtām milzīgi ātri attīstās Varšavā. Pēc dažām ekonomiskām aplesēm līdz 2032. gadam Polijas iekšējais koprodukts būs lielāks nekā Lielbritānija kopumā. Un tas nozīmē, ka tur ir daudz naudas, nauda nestāv uz vietas, nauda ir tuvu. Ja mēs izdarām kaut kādu vismaz nedaudz izlabojumu, mēs neiesim tik lieli kā Polijā. Pie mums daudz arī nenāks, bet mums ir iespēja paņemt mazāk izmēru investorus, viņi tepat
blakus figūrai. Vienkārši mums vajag saprast, ka mums vajag izveidot interesantāku nodokļu sistēmu. Mums vajag labi piestrādāt pie valsts atbalsta struktūru kapacitātes celšanas. Un trešais variants ir, protams, mums ir labi jāpiedomā pie infrastruktūras risinājumi. Manā skatījumā pirmā vieta ir Greenfield ar pieslēgumu izveidi visā Latvijas teritorijā. Katrā pašvaldībā vajag pie šī momenta strādāt, jo tur ir pieprasījums. Mēs arī redzam to pēc Polijas, mēs to arī redzam pēc Varšavas, kur šobrīd blakus Varšavai piebraukt ir vienkārši tur simtiem, ja ne tūkstošiem hektāru ir zem jumta, jauna loģistikas centri, jaunas ražotnes un tā tālāk. Tā kā mums vēl ir pildams un darāms mājas darbs. Un attiecībā, Andrej, uz tavu jautājumu, investori interesēs, viņi nāk, viņi prasa, ir labi rezultāti, ir varbūt daži slikti rezultāti, bet kopumā situācijas vērtētu kā pozitīvu, un ja mēs nedaudz vēl papildināsim no valsts puses to piedāvājumu investoram, es domāju, ka nākotnē mums būs labi. Ar ko viņš tavuprāt būtu jāpapildina? Es tikko 20 minūtes pat runāju. Bet tu pateici arī tādu labu lietu, ka tu pateici, ka mums ir tādas problēmas. Ministru kungs sāk aktīvi kaut ko pierakstīt. Es pieļauju domu, ka viņam jau ir komentārs uz kaut ko teikto. Kādēļ Lietuva un Igaunija pieminētā ir labāk investoriem, un vai mēs varam kaut ko darīt, lai tas tā vismaz izlīdzinātos, ja ne labāk? Es domāju, ka mums jāsaprot to, ka mēs jau darām. Te pieminēja Lietuva, Igaunija, tad es varu pieminēt nelielu skandālu Igaunijā, kas bija pirms pāris nedēļām, kad visi viņa prese gāza riņķī valdīja par to, ka 700 miljonu eiro investors no Igaunijas pārceļās uz Latviju. Latvijas presē par to mazāk rakstīja, bet Igaunijā tas bija milzīgs skandāls. Bet tas nozīmē to, ka mums ir tomēr ko piedāvāt, un mēs varam piedāvāt. Ja mēs skatāmies uz šiem, protams, arī man ārvalstu investoru secinājums lika iedzināties tajā, kas tika pausts, un tā detalizētāk mēs šobrīd vērtējam to, bet virkni no uzrunātajām lietām, ko investori šodien uzrunā, viņas jau ir vai nu procesā, vai jau ir atrisināts, piemēram, par darbspēku jautājumiem. Tas ir liels jautājums, bet tas nav jautājums tikai par nodokļiem. Ja mēs skatāmies Igauniju, Lietuvu, tad tā cīņa jau ir ne tikai par kurai valstī būs zemākie nodokļi, bet kurai valstī būs produktīvākais darbspēks, jo tas jau ir tas pats atslēga. Un produktivitātē, ja mums būtu Igaunijas produktivitāte, mūsu IKP būtu, ieņēmumu budžetā būtu pa 2 miljardiem vairāk. Piekritīsiet, mēs ļoti daudz ko varētu izdarīt pa 2 miljardiem, bet tas ir tikai un vienīgi produktivitātes dēļ. Līdz ar to mums neizbēgam jāiegulda izglītībā, mums neizbēgam jāiegulda ir darbinieku apmācībās, lai mēs spētu ražot augstāk pievienotās vērtības produktu, un piedāvātu pieejamu darba spēku, lai šī darba spēks vispār būtu pieejams. Un tāpat arī šie birokrātijas izaicinājumi, kas ir, protams, jau minēja būvniecību, tas ir tie lēmumi pieņemti 3 nedēļas atpakaļ valdībā. Viņi vēl nav stājušies spēkā, lai izmainītu to ārprāt, ar ko uzņēmējiem ikdienā ir jāsaskarās. Tas prasīs kaut kur 1,5 gadu. Būs lietas, kas stāsies spēkā jau pēc mēneša, būs lietas, kas stāsies spēkā pēc gada un 1,5, bet visa tā darba rezultātā tas laiks, ko uzņēmēji pavada šajā visnotaļ svarīgajā sadaļā, ja mēs tikko dzirdējām uzņēmējs, ik viens ir saskāries ar kaut kādas ražošanas ēkas attīstību, vai tad saskarās ar to reālo birokrātiju, ka tu iesprūst kaut kādā tur nesaprotamā virpulī, kas prasa ļoti daudz laika. Līdz ar to šīs lietas ir jāskārto, un, protams, ja mēs skatāmies, mums jāatcerās to, ka mūsu biznesa vidē, tieši biznesa vidē ir viena no labākajiem nodokļiem pasaulē, jo uzņēmējiem vispār nav jāmaksā nodokļi pie nosacījuma, ja viņš to naudu iegulda atpakaļ uzņēmējdarbībā. Tātad reinvestētās peļņas nodoklis, tas vēl joprojām Latvijā ir, un mēs esam viena no unikālajām valstīm pasaulē, kur vispār kaut kas tāds eksistē. Un tas, kas valdībā ir pieņems lēmums, šādu kārtību saglabāt. Šī kārtība maksā valsts budžetam gana lielu summu, bet mēs redzam to, ka tas ir, kad šī lieta ir jāsaglabā, viņa
viņa tieši tā arī turpināsies. Šobrīd notiek darbs arī pie visu nodokļu un visu dažādu nodevu pārskatīšanas, un mēs, protams, ejam ar mērķi, lai mums darba spēka nodokļu un vispār nodokļu sloks būtu konkurētspējīgs vismaz reģionā. Ja, un, lai to panāktu, protams, mēs nedrīkstam iet situācijā, ka, piemēram, tā brutāls pateikšu, ja, tad samazinām darba spēku nodokļus, ja tur pa kādiem 2-3% punktiem kļūstam konkurētspējīgi, pastamies vēl kaut kādas algu grupas, tur, piemēram, algās līdz 2000, ja, tas viss mums maksā kādu pārsimts miljonu eiro, lai to īstenot, un uzliekam 2% PVN virsū. Ja, un tad tā nodokļu sloks jau, kas mainījās no tā, tu nemaksā vienā vietā, samaksā citā vietā. Līdz ar to tā diezgan gudri jāskatās, kādā veidā mēs varam atrisināt, piemēram, uzrunāt tabū tēmas. Ja. Mēs redzam datus, ko mums šobrīd iesniedz, kas iepriekš nav kaut kāda iemesla dēļ, mēs no viņiem izvairamies. Ir sarežģīts jautājums, piemēram, parlamentu nemaksātājiem. Neviens negrib politikā par to daudz runāt, bet mēs šobrīd redzam datus, ka tie ir vairāki 10 000 cilvēku, kuri Latvijā eksistē, viņi ir, mēs viņus redzam, viņi iet pie ārsta, viņi ik pa laikam parādās kaut kādos reģistros, bet viņi nav nekādos nodokļu maksātāju reģistros. Tie ir darbspējīgi vecumi cilvēki, kuri ir vienkārši šajos alimentu nemaksātāju sarakstos, viņiem tur vairs nav ne tiesību, viņam visādi mēs viņus esam aprobežojuši, viņi nemaksā nekāda veida šim alimentu fondam, viņi nemaksā neko iekšā, viņi nemaksā nevienu nodokli, viņi vispār neko nemaksā. Bet viņi kaut kur eksistē, viņi ir šeit, un šeit arī jāskatās, kādā veidā mēs mainām šo pieeju un paskatāmies. Ja tie ir darbspējīgā vecumā, tie dati bijuši dažādi, ko tur piegādā, bet tie ir aptuveni 40 000 darbspējīgi vecuma cilvēki, ja, kurus tu tādā veidā vari atgriezt darba tirgu, ja izdomā mehānismu, kur viņš piekrīt. Es domāju, te arī noteikti zālē sēž kāds uzņēmējs, kurš ir saskāries ar tādu darbinieku, kurš atnāk un pasaka, ne, tu man oficiāli nedrīkst maksāt, es varu paņemt tikai vienīgi skaidrā naudā, jo oficiāli es vienkārši nevaru saņemt, jo visu uzreiz man noņem nost. Tās ir tādas reāls dzīves situācijas, un šo cilvēku skaits viņš ārkārtīgi liels. Tad tu nedrīkst viņu ignorēt. Un to mēs runājam gan ar LDDK, gan ar LTRK, lai šos jautājumus tiešām pēc būtības ir atrisināti, lai vienotos par kaut kādu mēnešu maksājumu, kas ir samaksājums, bet lai viņš maksātu gan to, gan nodokļus, gan atgrieztos legālajā tirgo, jo tam uzņēmējiem arī, ja tu nonāca attīstības stadijā, kādas aploksņa algas tev ir jāmaksā normāls algas, nevar atļauties. Tad atvērt ražotni ar 20 darbiniekiem un tagad maksāt aploksņa algu. Tu jāmaksā viss legāli, tu nevar atļauties tādu darbinieku savā sistēmā. Un līdz ar to arī šīs lietas ir jāsakārto, tas ir uzņēmējdarbības vides sakārtošanas ceļš, ko mēs arī darām. Cits starpā bija tāds joks, vai ne, kad no Liepājas Daugavpilī nonācis, bet cits starpā es šobrīd ikdienā strādājam pie tā, lai šīs lietas nepadarītu dziļi nopietnas. Un, piemēram, šobrīd mēs strādājam pie tā, lai Daugavpili savienot ar Liepāju. Daugavpilī šobrīd veidojas biznesa parks, kuram ir jāveic savienojums ar dzelzceļa infrastruktūru, lai Daugavpils biznesa parks būtu tiešā veidā savienots ar jebkuru no Latvijas ostām, lai eksporta potenciāls no šejienes stipri palielinātos. Tās ir atsevišķas programmas, kas šobrīd valdībā tiek strādāts. Mēs esam veikuši nelielu aprēķinu. Ja mēs šo izdarām, mēs iekšzemē varam palielināt pa 3 miljoniem tonu kravu pārvadājumus pa dzelzceļu. Savienojot ar 4 biznesa parkiem. Tas ir Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava un Valmiera. Šie 4 biznesa parki piedotu 3 miljoni, no kuriem 1 miljons būtu pilnīgi jaunas kravas, pilnīgi jauni radīti produkti, kas arī iedod zināmu atspērienu reģioniem. Tad dzelzceļš iet, bet ar biznesa teritorijām viņi nav savienoti. Atsevišķās vietās ir, bet tās ir atsevišķas vietas, tā nopietni savienojumi, kur veidot tādas biznesa hubus, ka tur saliekās viss kopā, tādu īsti nav. Mēs šobrīd uzturam šo ideju, ka tas ir jādara, un es ceru, ka valdībā tas tiks atbalstīts. Katrā ziņā dzirdīgs auss šobrīd ir, ka šāda veida attīstība jāveido. Bet tas, ko jūs minējāt par Lijā, es domāju, Lijā vadītājs Trupkājas kundze nākamajā panelī, tā kā viņi noteikti atbildēs šo jautājumu vislabāk, bet arī mans uzsvars to, ka tajā sadaļā, kas ir investīcijas attīstība, tur jābūt ir ļoti labi atmaksātiem darbiniekiem, kas spēj uztvert
uztvert investoru, spēju uztvert ikvienu uzņēmēju, kas grib kaut ko attīstīties, un lai profesionāli tiktu apkalpots visaugstākajā līmenī. Tas ļoti svarīgi, līdz ar to arī tur ir jāmaksās labas algas. Šobrīd, kā mēs esam runājuši, šobrīd Lijā šis departaments strādā kā kadru kalve, atnāk jauns cilvēks pataisno no skolas, viņam tiek dots viss nepieciešamās zināšanas, viņu apmāca, un tad nākamajā brīdī, kad viņš ir uzņēmis tās zināšanas, lai jau tiešām varētu strādāt un jau tā nākotnes cerību uz investoru piesaist, viņš dodās ar nākamo investoru tālāk, jau darboties viņa privātajā biznesā, kur investors, kurš ir ar viņu saticies kā pirmo Latvijā, ja, paņem viņu tālāk savā darbā, viņš jau vada viņu ražotni, ja, un mēs tā kā bezmaksas kadru kalve Latvijā, ja, investoriem darbiniekus ražojam, ja, tā ir lieta, kas ilgtermiņā nepie kā labi nenovedīs, un tāpēc mēs arī domājam, kā to mainīt, veidojot pilnīgi jaunu, un cits starpā Lijā šobrīd ir reorganizācijas procesā, lai šīs lietas sakārtot. Paldies. Visizaicinošāk man iepatikās tā doma, ja mēs Daugavpils varētu arī sevi saukt par ostas pilsētu. Tas bija vienmēr mans sapnis. Tomam varbūt tad jautājums arī redzot, kā ir Liepājā un šobrīd strādājot Daugavpilī, kādi ir jūsu šie izaicinājumi un kāpēc Liepājā, kur mēs dzirdam, tiešām rodās jaunas lielas investīcijas un rodās lielie uzņēmumi, ko daram Daugavpilī? Es domāju, viena no būtiskajām lietām, un tas ir jāskatās uz šodienu, ir energoizmaksas. Kā mēs zinām, pēc būvniecības valsts kontrolas datiem Latvijā šobrīd ir nedaudz vairāk kā 1100 energoietilpīgu uzņēmumu, un viena piekdiena no šiem uzņēmumiem atrodas Latgalē. Es domāju, ražošanas uzņēmumam piekritīs, kā lai būtu konkurētspēja ne tikai starp Latvijas uzņēmumiem, bet arī Baltijā un Eiropā, pievienotās vērtības izmaksas pie produktu ražošanas ir elektroenerģija. Daugavpilī ir viens no lielākajiem energopatēriņu uzņēmumiem Latvijā, viņš ir top 4, esmu viņa vadītājs. Un, teiksim, lai mēs spētu konkurēt, mums jāskatās, kur valsts var atbalstīt energo izmaksu samazināšanā. Jo šobrīd ne tikai Baltija un Eiropa ir mūsu konkurenti, bet ļoti cieši šobrīd ienāk Eiropas tirgu Āzija, Ķīna, tas nav noslēpums. Viņi šobrīd ienāk iekšā ar dempinga cenām, jo viņu valsts subsidē viņa ražotā elektroizmaksas, un līdz ar to viņi spiež ārā no Eiropas tirgus arī Latvijas uzņēmējs, Latgales uzņēmējs un Eiropas uzņēmējs. Tas ir viens. Otra būtiska lieta ir, tie ir kvalificēti darbinieki. Šeit mēs varam runāt par mūža izglītību, kur būtu jāatvieglo nedaudz birokrātija arī uzņēmējiem sadarbībā ar mācību iestādēm, ja, kur uzņēmējs ir spējīgs veidot, teiksim, tādu mācību moduli, kur iespējams sadarbībā ar NVA, ja, mēs zinām, ka mums šobrīd ir noteikts procents valstī bezdarbnieku gan Latgales reģionā, kur sadarbība ar NVA šos darbiniekus var apmācīt attiecīgi katram uzņēmumam. Tas veicinātu tikai to, ka darbinieks jau ejot uz uzņēmumu, viņš jau būtu daļēji kvalificēts, viņš pārzinātu uzņēmumu specifiku, viņš zinātu uzņēmumu operacionālo pusi, un šo darbinieku nevajadzētu uzņēmumu ražošanas laikā vēl apmācīt. Ja? Viņš uzreiz jau būtu produktīvs darbinieks. Un varbūt tas arī veicinātu, ka šis darbinieks šajā uzņēmumā paliktu ilgtermiņā. Tā ir otrā lieta. Trešā lieta, es domāju, ka mums ir jāpaskatās arī uz kaimiņu valstu praksi, uz Eiropas praksi. Teiksim, ir piemērs Višegrādas valstīs, Slovākija, Čehija, kur šobrīd pastāv tāds noteikums kā dīkstāv, ja uzņēmumam samazinās ražošanu kaut kādas ģeopolitiskās vai ekonomiskās situācijas rezultātā, valsts atbalsta šo uzņēmumu, viņš daļēji kompensē darbinieku atalgojumu, daļu kompensē uzņēmējs, daļu kompensē valsts, bet tas dod iespēju saglabāt šo darbvietu, dod iespēju saglabāt darbinieku un uzņēmumam pie pozitīva iznākuma, uzsākot papildus ražošanu, viņš spēja šo jaudu nodrošināt. Tā ir tā trešā lieta. Ja? Tās trīs būtiskās lietas, kuras mēs varam risināt šodien, un es vienmēr saku, man tāda filozofija, ja mēs sāksim nodarboties ar plānošanu, plānosim, tad tā plānošana nonāks beigās atvilknē, un viņi nekur neaizies. Tās ir tās lietas, ko mēs varam izdarīt šodien, tās lietas, kas šodien ir jādara.
Tad, ja mēs runājam par šiem izaicinājumiem un ko darīt tālāk, ko Vladislavs iezīmēja, kā viņš teica, 20 minūtes problēmas līga, tu biji ļoti pozitīvi ar to, cik jums viss tomēr ir labi. Jūs attīstat uzņēmumu, jums ir darbspēks, liekas, Preiļos problēma nav, un pat jūs neesat speciālā ekonomiskā zonā, cik man ir zināms. Jums tur ir kaut kāda īpaša zona. Kā tu redzi tālāku attīstību? Vai jums kaut kā trūkst, vai viss ir pietiekami un vienkārši ir jāstrādā? Nevar būt tik rožaini. Es jau braucu uz šejieni un pa ceļam domāju, ka nedrīkst taču visu teikt tikai pozitīvi, vai kaut kam jābūt arī drusciņi slikti. Slikti šobrīd ir, manuprāt, mums ir tiešām labi, tāpēc lieki žēloties es negribu. Es domāju, ka tā ir savā veidā veiksme, savā veidā tā ir kaut kāda stratēģija, pie kuras ir jāpieturas savā veidā. Protams, kā arī iepriekš minēja, tas ir eksports, kas palīdz uzņēmējiem noteikti, jo ja mēs strādātu tikai Latvijas tirgu, mūsu tirgus, lai cik viņš mums būtu mīļš, viņš tiešām ir tik liels, cik viņš ir. Tas, ko es gribēju mazliet varbūt piemetināt par tiem darbiniekiem un par viņu kvalifikāciju, es esmu laikam viens no tiem, kam ir bijis gods pastrādāt arī valsts sektorā, gan lauku atbalsta dienestā, gan nodarbinātības valsts aģentūrā, un tieši par nodarbinātības valsts aģentūru savu pieredzi, kas bija jau gadi atpakaļ, gribu teikt, ka varbūt Rīgā ir savādāk, bet vismaz reģionos mana pieredze ir tāda, ka nodarbinātības valsts aģentūrā īsti neturās ilgi kvalificēti vai interesanti darba devējiem darbinieki. Tas ir konkrēts kontingents, un es noteikti esmu pārliecināta, ka tā statistika ir arī dabūjama. Tas ir kontingents, kurš tur ir regulāri. Vismaz, kamēr es tur strādāju, cilvēki, kas atnāk iestājas, viņi saņem pabalstu, jo kaut kādu iemeslu dēļ ir zaudējuši darbu. Tajā laikā viņi ir atraduši citu darbu. Vai arī viņi ir paši izdomājuši, ko viņi darīs, un būtībā labi darbinieki, kuri ir interesanti, viņi nav nodarbinātības valsts aģentūrā. Līdz ar ko par to arī vajadzētu padomāt, cik vajadzīgas ir tās programmas, jo ļoti daudzi tiek apmācīti cilvēki, kuri pat īsti nemeklē darbu. Es atvainojos par tiešumu, bet tāda tā situācija ir. Un tas būtu varbūt viens no punktiem, par ko būtu mazliet jāpadomā reģionos un ieguldot naudu šajās lietās. Bet citādi darbinieki ir dabūjami. Protams, ka vienkārši tas nav, jo, piemēram, tā pati medicīna, tās pašas lietas, kas šobrīd laukos paliek ar vien sliktākā kvalitātē, ir aizvien grūtāk piesaistīt kvalificētus cilvēkus, jo, lai ko tev, kā es iepriekš minēju, vajadzētu darīt, tev ir jābrauc būtībā uz Rīgu. Ja tu gribi labu speciālistu, tev ir jābrauc uz Rīgu, un ne visi ir gatavi to izdarīt. Ne visi ir gatavi dzīvot laukos un reizi nedēļā braukt uz Rīgu. Tāpēc, varbūt būtu jāpadomā drusciņi vairāk par tām pamatfunkcijām, par izglītības kvalitātēm laukos, par to pašu medicīnu, varbūt vienu kaut ko lielu, bet ļoti labu. Tas ir tāds mans ieteikums, bet tas, ka ir problēmas šobrīd ar vismaz medicīnu noteikti, to es varu apgalvot. Bet, ja mēs liekam mierā darbiniekus, kas ir tas, kā jums varbūt vēl vajag, trūkst, prasās, nevar būt tik labi, ministru kungam nav ko pierakstīt citādi. Viss, ko teiksi, jau rīt būs jāsāk realizēt. Es noteikti apdomāšu kaut ko tādu ļoti, kas mums ir vajadzīgs, un prezentācijas laikā noteikti man būs radusies doma. Šobrīd tiešām nenāk prātā. Jā, es skrienot uz priekšu, vēl Līgai būs arī iedvesmojis prezentācija par to, kā viņai iet. Tad varbūt vārds Gatim šoreiz. Gatis, sūdzies tu. Īstenībā sūdzēties, Latvijas tirgus ir tāds, kāds viņš ir. Tāpēc viennozīmīgi tikai eksports, un pirktspēja Latvijā arī nav no augstākajām, un jāmeklē klienti ir ārzemēs. Vai pastiprināti ar citiem uzņēmējiem iet kopā, jo uzņēmumi ir Latvijā lieli, ir mazi, ir vidēji, un tad tā kā jātaisa komunija un jāiet kopā uz kaut kādiem lieliem iepirkumiem. Lūk, attiecībā par darba spēku, īstenībā ir baigi labi, ka tie tehnikumi sāka sagatavot darbiniekus, jo šobrīd mūsu uzņēmumam ir 2 gadi, bet man prieks, kad studenti izsaka tā kā vēlmi iet praksē. Un tad pirmdien būs praktikants no Valmieras tehnikuma. Tur ir Daugavpils, kur ir Valmiera. Arī tepat? Tepatās, blakus. Droši vien, ka students ir no mūsu puses, tā kā no Latgales, un tāpēc izvēlējās. Un īstenībā praksē izies tādus jautājumus, kuri pat noderēs mums uzņēmumā. Tieši tā rasējuma daļa,
kas arī apmācīs, ne mēs apmācīsim, bet īstenībā mēs arī iegūsim no tā visu. Un Daugavpilī ražo tā kā sagatavo darbiniekus tehnikums ļoti augstā līmenī ar jaunākajām tehnoloģijām, iekārtām. Tāpēc jāskatās jaunos par darba spēku, kas ir biržā, tur ir viss tragiski. Mums ir saistītais uzņēmums būvniecībā, kad bija vajadzīgi darbinieki steidzami rīt. Atnākot, prasot, mums ir vajadzīgi darbinieki, var sākt rīt. Saka, aizpildiet anketu, mēs sagatavosim piedāvājumu, bet tie darbinieki jau pēc mēneša nebūs vajadzīgi, tāpēc tur nestrādā, jā. Runājot par NVA, man arī bija pieredze, ka es biju reiz bezdarbnieks, tas bija ļoti sen un neilgi, un man arī apskatoties uz mani CV teica, diemžēl, laikam mēs jums nepalīdzēsim, meklējiet paši, bet tu tā drūmi izteicies par eksportu, ka vajag eksportēt, tai pašā laikā, kur Līga ir izpildījusi savu eksporta plānu, kā ministrija rādīja jau nākamajiem 20 gadiem. Jūsu eksports, man liekas, ir tuvu pie 100%. Kas, Gati, tev tomēr neļauj kā Līgai meklēt partnerus? Jaudu nepietiek, atbalsts nepietiek, naudas nepietiek? Ražošanas jaudas droši vien, jo mēs esam maziņi, mums ir 5 darbinieki ražotnē, bet mēs šobrīd strādājam uz to. Mēs skatāmies ļoti aktīvi Skandināvijā, tā ir Dānija, Zviedrija, Norvēģija. Ejam patiešo īstenībā meklējam, īstenībā reklamējamies internetā, LinkedIn, īstenībā tur mēģinām uzrunāt menedžerus, top, tie, kas ir tajā jomā, kurā mēs strādājam. Un mēs tā kā savus produktus, ko mēs izstrādājam, mēģinām noķert to produktu, samitināt to pašu. Mēs šobrīd sākām nojumes automašīnām, metināt tāds pilotu projekts un jumts, lai būtu no saules paneļiem. Tieši, lai varētu arī uzlādēt to mašīnu tam līdzīgi. Tieši tos pašu metāla konstrukciju un, reklamējamies, stāstam un kaut kur izšaus. Varbūt ieteikums no ministrijas puses šiem jauniem mazajiem uzņēmumiem, jo, kad ir liels un ir skaidrība ar produktu un eksporta valstīm, tad viss tiešām izskatās labi, bet kā to redz ministrija? Kādi ieteikumi? Ziniet, esmu redzējis baigi dažādas tās pieejas, tiešām liela maza uzņēmuma, bet visiem tas vienojošais, tur, kur ir lielākā veiksme, tur veiksme pamatā tiem uzņēmumiem, kas darbojas eksportā. Un tad, prieks dzirdēt, kad nav problēma, ejam tik uz priekšu un viss forši. Bet pamatā šādu stāstu mēs dzirdam no tiem, kas ir eksporta tirgos, kas eksportē. Un veidi, kā eksportēt, ir arī ārkārtīgi dažādi. Mēs Ventspilī vienā uzņēmumā bijām, kurš nereiz dzīvē nav bijis nevienā izstādē, bet visu dara tikai un vienīgi internetu mārketingā, un viņi pa visu pasauli eksportē miljonos produkcijā. Un ir citi atkal, kuri bez tiešās vizītes nekādīgi nevar. Tā kā tie profili dažādi, nav tāda viena panākuma atslēga, ko var pateikt, tad daram šitā un viss būs, bet vienojošais ir tas, ka jāiet eksportā. Un tas, kad iekšlijā ir šīs programmas, kuras vienkārši vajag izmantot un vajag pieteikties viņās, mēs esam gājuši cauri šīm atbalsta programmām, kur uzņēmēji var braukt un piedalīties. Tur vienkārši vajag braukt līdzi un izmantot šīs iespējas. Un ne tikai programmu ietvaros, es aicinu ikvienu uzņēmumu, kas grib iet ar jebkādu ideju. Es pats esmu bijis Vācijā vizītē, man pievienojās viens uzņēmējs, kur es pirmoreiz dzīvē redzēju, viņš vienkārši bija nācis pie Lijā, prasīja, grib iet Vācijas tirgu iekšā, tur tev būs tikšanās, varbūt tu man var paņemt līdzi. Mēs paņēmām, mēs nodrošinājām tādu tikšanos, ko viņš nekad nebūtu nodrošinājis pats. Nav problēma no mūsu puses atvērtās durvis, tālāk, ja uzņēmējs pastiek galā, pēc tam sūtīja vēstules, kā viņam viss tur sanāk. Tā kā, tas ir baigi forši, vajag izmantot arī tās iespējas. Lijā ir pārstāvniecības pa visu pasauli. Eiropā visdažādākajās valstīs, Francija, Vācija, Itālija, jebkur braucam, sūtam e-pasti, Lijā darbinieki palīdzēs jums atrast īstos kontaktus, palīdzēs jums
uzrunāt. Tas ir tas, kāpēc viņi vispār tur ir, lai uzņēmējiem palīdzētu. Tas nav obligāti jāstāsta tikai uz kādām izstādēm. Ja jūs redzat kaut kādu perspektīvu tirgu, par kuru jūs varbūt esat dzirdējuši, kur konkurenti iet iekšā, nekautrējieties, sūtiet tur, skatieties pārstāvniecību tīklu, izmantoju šīs iespējas. Un ja kaut kas nesanāk, tad sūtiet ziņu mums, mēs tad skatīsimies, vērtēsim, ko mēs varam darīt labāk, lai jums sanākt labāk. Tā kā tas ir mūsu uzdevums. Vladislav, tiešām mēs vakar dzirdējām to ziņu, ka ārvalstu investori vērtēja diezgan zem mūsu reģionu no investīciju viedokļa. Vai nevaram nepieskarties arī varbūt šai ģeopolitiskai situācijai, vai tas ir iemesls, kādēļ šobrīd mūs neizvēlās? Kā tu to redzi? Es domāju, no vienas puses daļēji jā, bet, jo redzat, krīze vienmēr rada kaut kādas iespējas. Es arī minēju, ka ir diezgan daudz investori, kuri ir aizgājuši no Krievijas un Baltkrievijas tirgu, kas šobrīd meklē izvietošanas iespējas arī Austrumeiropā, tā skaitā arī Latviju, plus vēl runājot, teiksim, par iespējām militārajā biznesā. Es domāju, ka tagad šobrīd ir arī diezgan aktuāla tēma, un tas skar arī Latviju, arī Poliju un Lietuvu, ka ir arī daudz investori, kas šajā nozarē labprāt ieguldīt šeit naudu. Jo, teiksim, nevar droši vien kā dzīvot un attīstīt, ja domājot regulāri, ka būs slikti, vajag turpināt attīstīties, vajag uzlabot ekonomiski vidi, un, teiksim, tas varbūt sliktākais scenārijs, kā mēs varētu kaitēt savam ienaidniekam, ir labi dzīvot. Un līdz ar to mums vajag ekonomiski mēģināt spēcīgi attīstīties. Un varbūt es tādu maziņu gribēju runājot varbūt par to uzņēmēju varbūt spektru, kas darbojās šobrīd visā Latvijas teritorijā pelēkā vai puspelēkā zonā. Manā skatījumā vienkāršākais risinājums būtu izveidot tādu sistēmu, līdzīgi mikro uzņēmumu nodokļu sistēmu līdz kaut kādam apgrozījumam, pieņemsim 200,000 eiro, ka mēs iedodam viņiem iespēju darboties, samaksājot, pieņemsim, ne 20%, jo 20% apgrozījumu tad ir jātirgo tas, kas ir krimināla likumā aprakstīts, lai varētu samaksāt šo summu, bet reāli kaut kādas 10% apgrozījumu varētu baznīcas tiesu prasīt. Un vienkārši gan valsts ieņēmuma dienestam būtu stipri mazāk darba, jo principā pēc būtības uzņēmēji ir tendenti un grib dzīvot balti, atklāti, maksāt nodokļus un nebaidīties un attīstīties un tā tālāk. Bet mums šobrīd tādas mazas iespējas manā skatījumā nav un, pieņemsim, Anglijā ir kā variants. Tom, vai piekrīt šiem teiktajiem, ka uzņēmēji grib būt balti, maksāt nodokļus, jo kādreiz, es zinu, bija pavisam pretējs priekšstats un vēlmes? Būtu nepareizi, es teiktu, ka uzņēmēji negrib būt balti un maksāt nodokļus. Es domāju, ka katram uzņēmējam, katrā nozarē ir savu kaut kādas lietas, kur dēļ viņš varbūt nav spējīgs samaksāt nodokļus laicīgi, kur dēļ varbūt viņam nesamaksājot nodokļus, viņam ir jālikvidē savu uzņēmēju darbību. Es domāju, vienmēr ir iespējas un ir jātiecās uz iespējām risināt šādas situācijas. Tā kā mēs pieskārāmies arī tam, kā Latviju redz investori, Līga arī bija, cik es zinu, diezgan tālā valstī ar savu produkciju un izmantoja šīs eksporta piedāvātās iespējas attīstīt savu eksportu, respektīvi Dubajā. Kā tevi no Latvijas uztvēra, pieņemsim, Dubajā, varbūt tas nebūs tavā prezentācijā, vai viņi atrada Latviju vispār kartē, un vai tev nebija problēma ar to stāstīt, no kurienes tu esi un kāpēc tev būtu jāizvēlās kā partneri? Tas Dubajas brauciens bija vairāk, es teiktu, varbūt prezentatīvs, jo mēs piedalījāmies Expo 2020, vai kā tur bija jau 3 gadi atpakaļ laikam. Un, mēs bijām arī uz organizētām tikšanās ar potenciāliem klientiem. Vienu mēs pat tā kā, varētu teikt, gandrīz noslēdzām līgumu. Tas līguma process bija diezgan sarežģīts un ļoti komplicēts. Līdz galam viņš netika noslēgts. Mēs palikām drusciņi mīnusņā pēc šī pasākuma, jo mēs jau bijām sagatavojuši arī iepakojumus, diemžēl. Bet, tās tirgus atšķirības, tas ir eksports. Vismaz pēc mūsu pieredzes ir ļoti viegli eksportēt Eiropā.
Tas ir ļoti vienkārši. Mums ir līdzīga mentalitāte, mēs varam strādāt likumdošana ar gandrīz jebkuru Eiropas valsti, un nav nekādu problēmu mums arī atrisināt konflikta situācijas, kas ir bijušas un ir nācies risināt vai kaut kāds nemaksājumus. Bet tiklīdz tu izēji ārpus tās savas komforta zonas, kas ir šīs mūsu gadījumā, tas bija Arābu valstis, mēs palikām pie līguma slēgšanas. Un palikām, kāpēc? Tāpēc, ka bija pirmkārt nojauta, uzņēmēja intuīcija, kas liek tev saprast, ka kaut kas varbūt beigās būs lielākā mīnusā, nekā tu tur kaut ko eksportēsi uz tām valstīm. Un otrs ir tā ļoti, ļoti dažādā mentalitāte. Un tāpēc arī katram ir jāsaprot, kur viņš īsti var, kuros tirgos var strādāt, un vai tā nav tā, ka vienkārši man vajag eksportēt, tad es jebkur eksportēšu jebko un par jebkādiem spēkiem. Ir reizes, kad tu labāk pasaki nē, un tas bija mūsu gadījums, un ko mēs esam vairāk kārt pārunājuši, mēs arī nenožēlojam šobrīd, ka mēs tā izdarījām, jo, jā, tas tāds interesants tirgus, un vēl es teikšu tā līdz galam varbūt nepazīts, vismaz mūsu jomā. Bet, Gati, tev ir iespējas. Te arī būs aizskrienot uz priekšu. Mums ir pārstāvi no vairākām valsts institūcijām arī iet klāt un interesēties par to, kā tikt tajos tirgos, kā atbalstīt eksportu un ko novēl arī jūsu uzņēmumam. Tā kā mūsu diskusija iet pamazām uz beigām, es varbūt lūkšu vēl katru 2 minūtes kaut ko cerīgu. Ir dzirdēts problēmas, ir dzirdēts, kas notiek Latgalē, ja tā var teikt, un varbūt kaut ko kopsavilkumam. Kas ir mūsu tuvākais uzdevums, ko mēs darām rīt gala beigās? Neskatoties to, ka mums ir ļoti daudz dažādu attīstības plāni, mēs tomēr nāksim ar vēl vienu attīstības plānu, ko mēs prezentēsim Saeimā, tīri, lai izprovocētu pašu Saeimu uz diskusiju par ekonomisko attīstību, lai Saeima iezīmētu savu redzējumu, tomēr augstākais likumdevējs. Un lai gan politiskās partijas, frakcijas nodefinētu savu redzējumu par ekonomisku attīstību, tas tomēr ir svarīgi. Tas līdz šim notiek tikai ārpolitikas jautājumos, bet šobrīd mēs to rosināsim arī par ekonomiskajiem jautājumiem. Tā ir viena lieta, kas notiksies, bet tas, kas mums vajadzīgs, mums vajag vairāk darīt. Mums ir šausmīgi daudz plānu, idejas, bet mums vajag vairāk darīt, viņas realizēt gan valstī, gan uzņēmējiem visiem. Katram savā lauciņā ir vienkārši jādara. Mums ir jāsaprot, jāceļ augšā savas ambīcijas, nevajag baidīties no konkurences. Es arī šobrīd skatos, man nav problēmu iet un domāt arī tālākus tirgus Austrālija, Ķīna, Japāna. Mēs redzam to, ka šajos tirgos mēs varam iet iekšā. Tieši jūs jau uzrunājāt Arābu valstīs, vai viņi zina, kur ir Latvija, bet tas ir jāsaprot. Jāsaprot to, ka Austrālijā varbūt viņi nezina tik labi šo reģionu, un varbūt šo reģionu ir jāiet kopā ar visām 3 Baltijas valstīm kopā. Mēs šogad Japānā veidojam mūsu Baltijas valstu paviljonu. Diemžēl Igauni nepiedalās tajā, bet Lietuva un Latvija būs zem viena jumta Japānā, un tie uzņēmēji, kas kaut kā piesaistīs lietuvieši, piesaistot uzmanību šim paviljonam, palīdzēs arī mūsējiem piesaistīt uzmanību, un tas tāds tā kā win-win no abām pusēm. Un tas ir tas, kas jāiekaro pasaules tirgi, kuros mēs šobrīd neesam tik pazīstami, kur mūsu produkcijas tātad jāveicina šo eksporta potenciāli, bet manā ieskatā jādara visām 3 Baltijas valstīm kopā, un šeit uz vietas jāveido biznesa vide, visi tie kaut kādas aplamības, stulbības, ja kāds kaut ko ikdienā redz, dodat ziņu, mēs viņus esam gatavi mainīt, uzlabot, cīnīties ar birokrātijas mazināšanu, cīnīties ar atbalstu palielināšanām, pieejamībām. Viss tas, kas nepieciešams, lai biznesa vide būtu tāda, kas palīdzētu jums attīstīties. Bez uzņēmēja attīstības mums tā valsts nekur neaizies. Uzņēmēja visa pamatā. Mazais, vidējais, lielais, mēs skatāmies pilnīgi visos flangos, esam pilnīgi gatavi strādāt ar visiem, veicināt eksportu. Un es ticu, ka mums visiem kopā izdosies, kā jau minēju, ievadrunā arī to varētu noslēgt, ka manā ieskatā Latvijai ir potenciāls būt par Baltijas un reģiona līderi ekonomiskajā izaugsmē, parādīt to, ka tā ir vislabākā biznesa vide, vieta, kur vislabāk var nopelnīt, veidojot savu uzņēmējdarbību. Es pilnībā tam ticu, es redzu tam milzīgu potenciālu to arī sasniegt. Vienkārši visiem kopā ir jādara un vajag mazāk plānus, vairāk reāls rīcības. Paldies!
Tad tas būtu pirmais secinājums. Šodien vēl parunājam, un arī tie, kas mūs vēro tiešraidē šobrīd, bet rīt, neskatoties uz to, ka ir piekdiena, ejam, turpinām vai tieši sākam darīt. Līga, tavs mazais kopsavilkums un secinājums? Pozitīvais, ja? Tas, ko es kā uzņēmējs varu teikt, ir, ka noteikti ir jāmēģina, nevajag baidīties, jo to gan es esmu sapratuši šo gadu laikā, ka vienmēr ir vairāki varianti. Nav tā, ka, man vismaz, paldies Dievam, līdz šim nav gadījies, ka tu esi tādā strupceļā, ka tev īsti variantu vairs nav. Ja tu netiec iekšā pa vienām durvīm, ir jāmēģina ielīst pa otrām, pa trešajām, pa ceturtajām, un vienmēr atradīsies kāds, kurš tevi tomēr uzklausīs. Mūsu gadījumā arī tā ir bijis, neuzklausa Preļos, uzklausa Daugavpilī, ja tur nebrauc uz Rīgu, galu galā var braukt arī tālāk, tādas iespējas arī ir. Un tā kā fināli, ko es gribētu teikt, ka kas būtu svarīgi, manuprāt, šobrīd jebkuram gan sākot, gan vadot savu kaut kādu veidu uzņēmēju darbību, ir drošības sajūta, kas pēdējā laikā ir sašķobījusies, tā sajūta, ka tu skaties, ir kaut kādi projekti un tu domā, vai investēt 10 gadi, un tad tu domā, kas būs pēc 10 gadiem, tāpēc, ka tagad tu paskaties ziņas, ir drusciņ bail, ko tu zini, kur tu būsi. Un tā ir tā lieta, ko gribētos katram uzņēmējam, kad viņš iegulda savu resursu šeit Latvijā, ir tā sajūta, ka tu esi drošībā, ir tā sajūta, ka tā drošība būs. Un to es arī novēlu, lai mums visiem viņa būtu un mums nebūtu par to jāsatraucās vismaz tuvāko daudz gadu laikā. Paldies, Līgai. Vladislav, no tevis kaut ko pozitīvu, neskatoties uz sarkano mikrofonu? Zaļo paņemšu. Jā, neskatoties uz to, ka mēs esam, protams, Eiropas Savienības ārē robežā, un ģeopolitiska situācija, protams, mūs spēcīgi ietekmē, tas arī ietekmē Latgales speciālas ekonomiskas zonas darbību. Mums diezgan veiksmīgi attīstās optoelektronikas sektors. Tad nāk interesēs un reāli izvieto ražotnes, elektronikas ražotāji, tad optisko šķiedru ražotāji ir, teiksim, uzņēmumi tādi kā SMD Baltic, kurš ir private label elektronikas ražotājs, kas piesaista mazos, vidējus un lielus uzņēmumus Latgalē. Ir daži vārdi uzņēmumi, kurus jūs pagaidām nepazīstat, bet drusku es arī par viņiem pagaidām nestāstīšu, bet viņi paaugsies un viņi veidos daudzas darba vietas, labi apmaksātas darba vietas, un šie uzņēmumi attīstīsies. Un, ja mēs redzam arī no investoriem, kas mums brauc, kā elektronikas sektors, tad savā ziņā piesaist šo reģionu, jo Daugavpile vēsturiski ir. Es prasīju arī uzņēmējiem, kāpēc tāda elektronika pēkšņi parādījās Daugavpile. Bija kokapstrāde, metālapstrāde, pārtikas, un te no gaisa nokrita elektronika. Viņi saka, jums ir elektronika pirmām kārtām ir topā, otrām kārtām to, ka teica Exxon Cable. Exxon Cable teica, Latgalē sievietēm ap 30 gadiem ir ļoti precīzas rokas. Tāpēc Exxon Cable Assembly tieši tā salikšanas ražotne ir Latgalē. Otrs, ko teica, labi nesaukšu nosaukumu, arī viens elektronisks ražotājs, kāpēc Latgalē, viņš saka, tāpēc, ka jums ir industriālā vēsturiskā pieredze. Pat tie bērni, kuri īsti nemācās varbūt ražošanu vai tālāk, teiksim, vai nav inženieri, vienalga ģimenē, pie vakariņām, pie pusdienām, viņi visu laiku bija tajā ražošanas, teiksim, jomā savā ziņā, un tāpēc arī tie elektronikas ražotāji atnāca, viņi saprot, ka tas nav svešs, teiksim, te nebija tikai zemnieki, vai ne, tas bija saistīts ar ražošanu, un tas kas piesaistīja viņus, un es domāju, ka tas arī būs viens no tiem klasteriem, kas arī varbūt visstraujāk attīstīsies mūsu reģionā. Un varbūt vienīgais atgriežoties pie sarkanās strīpiņas, teiksim, kas varētu palīdzēt mums, kā Latgales speciāla ekonomiskā zonai, veiksmīgāk piesaistīt investorus, ņemot vērā mūsu geografisku izvietojumu, ārēju robežu un smagu ģeopolitisku situāciju, ir kaut kādi, varbūt papildus nodokļi, kurus uzņēmēji varētu sekt no tas investīciju daļas, ko viņi saņem investēt Latgales reģionā. Jo šobrīd ir tikai 2 uzņēmuma ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Mēs, protams, labprāt vēlētos arī kaut kādus papildus tieši Latgales reģionā, ņemot vērā mūsu smago situāciju Eiropas Savienību kopumā. Paldies. Paldies, tad Gati. Jāmeklē, es domāju, ka savs produkts jāatrod, vai jāattīsta vairāki produkti, kas būtu interesanti Eiropai, pasaulē, jo jāatrod savs Skypes katram.
Paldies. Es arī nesen runāju ar vienu uzņēmumu, kas Daugavpilī izveidojis vairāk kā 100 darba vietu, un es viņam jautāju tādu it kā pašsaprotamu jautājumu, kāpēc Latgale, un man ļoti patika viņa ātrā un tieši atbilde, kāpēc ne. Un, tas ir, starp citu, jau arī novērojams diezgan interesanta tendence, ka tiešām arī Latvijas uzņēmumi, ne tikai ārvalstu uzņēmumi, izvēlās Latgali kā vietu, kur strādāt, jo šeit ir ko darīt, ir pieejama infrastruktūra. Nu, tās 3 stundas līdz Rīgai, protams, varbūt arī dažkārt traucē, bet no otras puses, kā redzams, arī Rīga pie mums ir ciemos. Tad pēdējais varbūt sakāmais un maz kopsavilkums no Toma. Īsi un kodolīgi nobeigumā. Tas, ko es gribu teikt, Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamara Latgales padome šobrīd cītīgi strādā un izstrādā gan īstermiņa, gan vidēja termiņa, gan ilgtermiņa plānus. Mēs iesaistam visus Latgales biedrus uzņēmējus, mēs apkopojam informāciju un mēs ļoti sastrādājamies ar visām instancēm. Un atsauksmes no mūsu biedriem uzņēmējiem ir tas, ko viņi saka. Viņi šobrīd redz, ka ekonomikas ministrs ir ļoti proaktīvs un tas ir ļoti pozitīvi. Un mēs ticam, ka tās lietas, kuras mēs virzīsim no mūsu puses, viņas tiks atbalstītas un tās tiešām palīdzēs un pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību Latgalē. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Tad es gribētu tagad pieteikt to, ka šobrīd būs neliela pauze. Tiksimies šeit pat zālē atpakaļ 12, bet gribu jūs arī informēt, varbūt arī kādu, kad mūs vēro šobrīd internetā, vēl var paspēt šeit ierasties, ka mums būs kontaktbirža, kurā jūs spēsiet pie kafijas vai ūdens glāzes arī pārunāt ar kādu no institūciju pārstāvjiem sev aktuālos jautājumus, un es viņus arī tad minēšu. Tā ir Attīstības finanšu institūcija Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra, Valsts darba inspekcija, Latvijas digitālais akcelerators, Latvijas IT klāsteris, Patentu valde, Latgales speciālā ekonomiskā zona, Lauka atbalsts dienests un arī valsts ieņēmuma dienests. Tādēļ, ja jums ir jautājumi kādai no šīm iestādēm, tad laipni lūgt izmantot šo iespēju un savus jautājumus atrisināt. Paldies visiem vēlreiz diskusijas dalībniekiem, un tad tiekamies kafijas pauzē un 12. atpakaļ šeit.